Sveiki, skatītāji! Šodien tāds neparasts formāts, jo es esmu ciemos pie brīnišķīgas māsas, Rītas Līces. Sveiki, Rīti! Sveiki! Jā, viņa ir tiešām brīnišķīga, es gribētu teikt, māsiņa, jo man tas gods tev nedaudz pazīt ir. Un, kad es iepazinos, tiešām es varēju abrīnot tādu dzīves priecīgi māsa. Jā, un viņai, protams, ļoti daudz ko stāstīt ir, un tāpēc mēs arī paklausīsimies. Protams, tas viss būs ļoti saīsinātā versijā, jo tomēr kā var ļoti daudz, kas gājis gados noticies, ja pastāstīt īsā brīdī, tā ka tas būs ļoti saīsināts. Un par visam mēs gribam pagodināt Dievu. Un, ziniet, tā kā psalmā, 40. psalmā teikt, 6. pantiņš saka tā. Lieli ir tavi darbi, tas ir par Dievu, jā. Kungs, mans Dievs, ko tu mūsu labad esi darījis, un dižens ir tavas svētības pilnās domas par mums. Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīgi. Kad polos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt. Un es domāju, šī dzīves pieredze, visu, ko ar Ritiņu arī dalīsies, man tā arī ir, vai ne, Ritiņ? Ka tos īsti saskaitīt nevar īsti, jā, tāds. Jā, un tagad varbūt tās Ritiņu daudzi tevi nezina, bet varbūt tās kādi tādi, kas ļoti klausās kristīgo rādio, ir varbūt tās sadzirdējuši tādu Ritu no Tukuma, jā, viņi ļoti aktīvi piedalās konkursos, jā, un es katreiz, kad dzirdu, man tas tā iepriecina, malāts, Ritiņi darbojas aktīvi Dievu vārdu. Ritiņ, tu visu mūžu esi bijis ticīgi, vai ne? Jā. Ja? Un varbūt tās pastāst tagad. Es zināju, kad ir Dievs, un viņš ir jāklaus, un viņš man jau ir vadījis, man liekas, no bērnu kājas. Bet, ja iet runa tagad, teiksim, tāds kā Ieps, viņš bija ļoti dievbīgs. Jā. Viņš bija dievbīgs, viņš pat tā drošības pēc par saviem bērniem tur upurēja, gadījumā viņi kaut ko ir sastrādājuši. Un tad Dievs gribēja kaut ko panākt no viņa vairāk. Ko viņš gribēja panākt, to atklāja burtiski Iepa grāmatas beigās, ko Ieps atzina. Līdz šim es zināju par tevīm, bet tagad es tevi pazīstu. Tev laikam ar kaut kas līdzīgs ir bijis dzīvē, ka tu tā zināji par viņu, un tad, kad tu viņu iepazini. Pats galvenais, ko es esmu paturējis prātā no Iepa, ir tas, lai cik tev būtu grūti, bet lai tev vienmēr varētu pateikt augšu. Jā. Augšu. Bet varbūt tās pastāstē arī jau skatītājiem iepazīstināt, kā tavu bērnību, ja? Nedaudz par savu ģimeni, ja? Vai tā bija ticīga ģimene, ko tu pieminēt jau, kā saka, no bērnu kājas jau ar Dievu esi tagad kopā, bet vairāk, kā tas bijis? Jā, mēs bijām daudz bērnu ģimenei. Man vēl 4 brāļi ir bijuši. Pagaidām ir viens palicis, vecākais, Smiltenē dzīvo, Jānis. Viņam jau tagad 90 gadi, 93. Ir māsa, man nav neviena bijusi. Es esmu pieradusi jau no bērnības vairāk ar puikām draudzēties. Blēņās iet un darīties un ābolus gājām zakt un visu kaut ko darījām tad vēl. Tā kā bijām gaunos gājām, bērnība tāda bija diezgan grūta. Man māte un tēvs, viņi būtībā ticēja Dievam, viņi ir laulāti Burtnieku baznīcā, un arī visi bērni ir kristīti pēc luterāņu ticības. Un dzīve ir bijusi ļoti grūta, raiba ir karš pieredzēts, daudz grūtības un briesmas, bet viss ir, Dievs kaut kā ir vadījis, ir sargājis, kad esmu arī jau piedzīvojis jau 85 gadus jau. Dievs ir žēlīgs, viņš ir bijis vienmēr ar mani. Es tā domāju, ka viņš man ir vedis un vadījis. Un katra situācija jau dzīvē kaut ko ir devusi, mācījusi, un mācījusi gudrībā un saprašanā, un būt pazemīgam, un būt godīgam, un būt izpildīgam.
Tā apmēram. Nu, redz, bet tu tā stāsti, jā, tu tā kā godīgam, kārtīgam tajā pašā laikā bērnībā gāja ābolu sagāt. Zagāt, jā, bet tu saki, bija Dievu kopā bījība, nebija tā Dievu priekšā? Bija bījība, bet es biju tas mazākais ķipariņš, brāļi man lieli, un es tik gāju tā kā uz vakti. Saimnieks nāk, suns nāks, tad tu saki, un es pat tai pirmajā reize, kad es piedalījos tais neģēlībās, tad es pazaudēju jaku, man iesprūtais vārtiņos, tāda zaļa jaka, adīta bija, bez tās jakas, un tad pēc tam bija jāiet pēc tās jakas pakaļ, mamma teica, nē, iesim pēc tās jakas pakaļ, un tā bija viss jāatzīstās. Kas bija noticis? Kur jūs dzīvojāt bērnībā? Bērnībā tā, es esmu dzimusi Valmieras rajona Rencēnu ciemā, bet bērnību daudz pavadīju gan Rencēnos, gan Matīšos gāju skolā, pēc tam jau atkal pārcēlos uz Tukumu 1. klasē, un tad māte man atkal aizveda atpakaļ Matīšos beidz, un pēdējo vidusskolas klasi arī beidz Tukumu pišu skolā. Tā dzīve pa Valmieru un pa Tukumu. Jā, dzīve ir bijusi diktraiba. Un vēl par to zakšanu man nāk prātā viens tās gadījums, es dzīvoju netālu no skolas. Mēs bijām ļoti nabadzīgi, mums nekā nebija. Tēvs bija arestēts un ļoti grūti mātei gāja, bet mēs vienmēr kaut ko darījām, ravējām un gājām citiem palīgā, un vienreiz es nāku no tās skolas un eju gar pretējo pusi, kā man māja atrodas, un redzu upenes dārzā. Tādas skaistas, lielas upenes, bet pretī ir loks, un es tā pametu acis uz augšu, un viena tantiņa sēž pie tā loga un skatās uz mani, vēro mani, un es tā kā gribu caur to žodziņu izblāst savu rociņu un noraut vienu ķekariņu, tikai vienu to ķekariņu gribu noraut. Bet tantiņa skatās, es to neizdarīju, es nevarēju izdarīt. Bet bija tāds kārdinājums, kā gribējās to lielo upeni nogaršot. Tu gan kā Ieva ēdens dārzā pie aizliegtā augļa. Pie aizliegtā augļa, tieši akurāt saskan ar to. Bet es izturēju, un tā visu mūžu es domāju, es nekad neaiztikšu svešu lietu, to, kas man nepieder. Tu vienkārši pieminēji, kad tēvs bija arestēts, lai skatītāji saprot, tas bija pēckara laiks, un nevis tāpēc, ka tēvs bija laupītājs, bet tāpēc, ka tēvs bija Latvijas armijā. Jā, un tāpēc, kad jau sākās padomju laiku, viņi kā uzskatīja par tautas ienaidnieku. Kā tautas ienaidnieks, jā. Viņi notiesāja uz 8 gadiem, aizsūtīja uz Svētlavu, un tad mēs bērni atkal bijām ar māti kopā, cīnījāmies, kā nu varējām. Bija reizēm maizīt nebija, kas te bija. Es saprotu, tava mamma tad ļoti dievbijīga bija, ja? Mamma bija dievbijīga, ticēja, lasīja bībeli, viņai jau bija vecās drukas tā bībeli. Un viņi ticēja, un arī bērni mēs ticējām, kad ir Dievs, kad ir viens, kad ir jāklaus. Kad tev bija tāds, varbūt pastāst kā tādu notikumu iz dzīves, ka tu burtiski jau, vai tas ir bērnībā vai jaunībā, kur tu tiešām sajūt, ka Dievs tev pasargāja, ka Dievu žēlstība vai dziedināšana vai kaut kā tāds, ko tu piedzīvoji, ka tu skaidri saproti, ka tā nebija sagadīšanās, ka tas bija Dievs, kas palīdzēja. Jā, daudz ir tādi gadījumi ir bijuši, kur tiešām es jūtu, ka tikai Dievs man varēja izglābt. Es arī no slīkšanas Dievs ir paglābis. Man mamma vienmēr bija brīdinājusi, tu neej ar puikiem, neskrien uz upi, un mēs gājām gan makšķirēt, es gājām ar viņiem kopā, un visur, kur puikas darbojās, tur jau man arī bija deguns klāt. Bet māte man teica, tu neej, tev jāsargājās no ūdeņiem. Un tā es arī sargājos. Un vienreiz man bija tā, kad es biju un sarāvu krampi kāju, vai augstas ūdens bija, vai vasara gan bija, bet sarāvu, es varēju noslīgt, bet tomēr man izglāba. Un es... Cilvēki blakām bija, jā? Jā, brāļi bija blakām.
tie labi peldētāji bija, un tie tā kā pa ūdeni vien dzīvoja. Klausies, Rītiņ, mūs daudz kas vieno. Es arī no Valmieras, man tēvs no Valmieras puses ir, jā, un otrs, un es arī esmu slīds. Viņš pats dzīvo Valmierā šobrīd, jā, bet viņa senči, kā saka, tur pētīts kaut kas dziļāk, Nu, man tad radinieks Burtnieku Valmierā puses, un jā. Rīgas, jā. Bet tajā pašā laikā es arī bērnībā slīgu, bet man bija tikai kādi kaut 3 vai 4 gadi, jā, tā kā mums kaut kas vienojas. Jā, kaut kas tur tāds bija, ka mums arī, man arī tā bija, jā. Kad es tomēr tiku izglābta un nekas slikts nenotika. Visās dzīves gājumā man kāds ir sargājis. Es to esmu sajūtus. Jā, bet kad tu biji kā bērns, tu arī to izjūti, to, ka Dievs sargā, vai tu to tad nesaprati? Nē, es sapratu, ļoti zīmīgs gadījums bija tad, kad bija izvešanas 49. gadā. Jā. Es mācījos 3. klasē, matīšos tad. Un mēs ar mammu stāvējam, jo pat cik vecais tēvs bija tā kā skaities pie kulakiem, pie bagātajiem. Tad mēs ar mammu, tas bija martā un ziemas laiks, un toreiz bija tās GAZ 51 Bartavai tās mašīnas. Un mēs stāvam ārā, mammai bija pie rokas tikai sainīts, es pie rokas un kāda pauniņa, jo mēs gaidījām, ka arī mūs izvedīs. Bet notika, ka māte vienmēr skaitīja tēvreiz, un es jau mācījos to tēvreiz, es jau zināju jau. Visu laiku zināju. Un kad jālūdz Dievs, un ļoti tāds spilgts atmiņa, tā nakts, gaiša nakts, un tā skaņa, tālu skan, un tā, ka tā mašīna piebrauc netālu pie kaimiņu mājas, paņemt cilvēkus, tad tie dzelži, lai atvērtu pakaļējo bortu, tie visi tik šausmīgi klabēji, un tas viss tā skaņa vēl līdz šai dienai man skan ausīs. Mēs stāvējām, bet mums aizgāja garām dzirdēt tālumā suņi rēja, kad aizbrauc tie paņem citi kliedzieni, kā kur, bet mēs stāvējām un mūs nepaņēma. Dievs ir labs. Jā, Dievs jau tad sargāja, un no tās reizes jau es zinu, ka jāuzticās ir Dievam, jālūdz Dievs, man mamma lūdz, un vienmēr arī vakar tādas dziesmiņas viņa man bija iemācījusi, lai kur es gāju, mēs vienmēr vakar lūkšanās arī. Bez Dieva mēs nedzīvojām. Rītiņ, tu stāstīji, ka tava mamma tāda kārtīga, krietna kristieta, kas tiešām bija stingra arī audzināja, jūs turēja tāda bība, un bērnībā jau zināja, pat lūkšanu jau lūgt spēja. Bet vai tu visu laiku esi tā turējusies pie Dieva, vai ir bijis tomēr kārdinājums, kā ticīgie parasti saka, aiziet pasaulē, sākt grēkot? Bez grēka neviens nav. Arī man ir bijuši grēki. Jo, piemēram, es uz tevīm skatījos, domāju, tas ir svēta, bez grēku. Nē. Mēs neviens nevaram būt grēki. Un Dievs arī uzliek pārbaudījums un lai mūs norūdītu, lai mēs kaut ko iemācītos. Viņš ļauj arī, varbūt, pieļauj piedzīvot arī kļūdas un kājas līdēšanu un visu tādu, bet galvenais es gribēju būt dzīvē godīgi, atklāt. Neko nevienam slikti nedarīt, nedara to otram, ko tu negribi, lai tev dara. Labi, mēs nerunāsim daudz par grēku lietām, bet tajā pašā laikā, kad saka, ka tu biji brīži, kad tu atgāji no Dieva, vai tajos brīžos arī bija tādas situācijas, kad Dievs tev kaut kur pasargāja, no kaut kā ļauna? Vai tajā brīdī, kad tu sāki dzīvot, tāds brīdis, kā... Jaunībā, bija tas, mēs visi, kad jauni bijām, arī par tām ballēm skraidījām un tā, bet kaut kā es vienmēr esmu saņēmusi tādu brīdinājumu, atslēdzies, aizēj, lai tur kas notiek, bet tu nepiedalies tur. Es nevaru teikt, ka es būtu galīgi, tik svēta, ka tā nav bijis. Ir kājas, ir slīdējusi, un ir dažādas kļūdas ir notikuši,
Bet kaut kā vienmēr man Dievs ir sargājis un parādījis to pareizo ceļu atpakaļ. Lai es nekļūdītos, man vienmēr ir bijis tāda pienākuma apziņa, ka darbs ir jāpadara līdz galām, ko tu iesāc, tas to pabeidz. Nu, visādas situācijas ir dzīvē. Dzīve gara raiba. Man rodās tāds jautājums, ka ja teiksim, klausoties no malas kāds cilvēks, kurš tā kā īsti Dievu nav pazinis, pateikt, jā, nu, redz, Dievs tev sargā, tu esi izredzētā, bet, nu, es esmu nolēmts, man gan tā nav bijis. Tā ir, ka cilvēki ir daži, kā domā, nolēmti un daži tomēr izredzēti. Ir noteikti. Noteikti jau ir. Ka daži nolēmti sodam. Visādi gadījumi, un tāpat ir sots saņemts un pelnīts saņemts sots ir, bet tu tomēr nāc pie kaut kā vienmēr atrod to pareizo ceļu, kaut kā izkulies, kaut kā. Nu jā, tā doma vairāk, kad tu par grēku lietām dabūt sots, ja tas nozīmē, kaut kas dzīvē nav bijis tā kā vajag, kaut kāds tāds, bet tajā pašā laikā, nu, tevī tā apziņa kaut kāda ir atnākusi, ka jānožēlo grēks, tagad, kad tu esi sapratusi, ka tu apzināti, jā, es tagad grēkoju, Dievs piedod tādu, es teiktu, kas vai tā ir bijis, jā. Nu, tad, teiksim, cilvēks, kurš tagad, piemēram, skatās, viņš nekad tā nav bijis kopā ar Dievu, un viņš pateikt, man pilns tādām lietām, kur es esmu sagrēkojis, vai es drīkst vispār iet pie Dieva klāt. Nu, ko tu tādam tad pateikti? Nu, jāuzticās Dievam. Ja tu jūti, kaut kā tu jūti, ka tu, nu, nav bijis pareizi, nu, nav bijis. Kaut kā tāda apziņa vienmēr man ir bijusi, ka tas nav pareizi, tā nevajadzēja darīt. Un ja tu esi nokļūdījies, tā nevajadzēja. Es nekad neesmu lietojis pārmērīgu alkoholu, nekad neesmu nevienu cigareti izsmēķējusi. Nu, ir bijuši daži slīdeni gājieni, es jau te mazliet stāstīju. Kad es esmu man dzīves kļūda, ko man mamma teica, ka man dzīvē daudz kas nav paveicies, ka varēja būt daudz labāk, ir tas, ka tu uzticies cilvēkiem. Tu neesi pārbaudījis cilvēkus, bet tu uzticies viņam. Tu domā, ka viņi tikpat labi domā, kā tu domā. Tā nav. Cilvēkam uzticēties ir ļoti grūti. Nu, patiesībā Bībele jau to brīdina, lai neuzticās cilvēkiem. Jā, ka nevar uzticēties. Jā. Un es tajā ziņā daudz cietusi no cilvēkiem. No skaudības, no aprunāšanas, no visādām. Ne tas, kas patiesībā bijis, ir samēlots. Ir, kuras es bijis vainīgi, nevienmēr es tik godīgi nemaz neesmu bijusi. Ir kā es līdējuši šur un tur, bet kaut kā vienmēr esmu atgriezusies, esmu atradusi pareizo. Tu teici, nu, kā saki, bijis tā, kad ir aprunāšanas, bija aprunāti, jā, ka tas sāpēs sirds. Kā tu esi gājis caur tādiem brīžiem cauri? Nu, kad tu esi ievainota. Jo tas ir ievainojums, kad runā par tevīm sliktu. Kā tu pat esi izgājis cauri tādam brīdim? Nu, vēlāk, kad jau es jau stingrāk jau sapratu Bībeli un jau biju lasījusi, es saprotu, kad ir tomēr jāpiedod. Jāatrod tas arī ar to, kas tev aprunā. Viņš arī kļūdījies. Jāmēģina viņam ar palīdzēt tikt uz pareizā ceļa. Nedusmoties, bet ir jāizlīgst, jāpiedod. Ir jāpiedod. Ja viņš tev negrib piedot, tu tomēr piedod. Tu no sevis noņem to nastu, to smago nastu, kas tev būtu spiedus. Labi, par cik raidījums ir vairāk arī par brīnumiem, tad es tev mēģināšu vilkt atkal pie Dieva brīnumiem atpakaļ. Jā, jaunības laiks, labi, tu paklausīgi vecākiem, tur mācies pantiņus, tēvu reizi skaitīt, nu, labi, tur kā bērnam sanāk, tur to sastrādāt. Pēc tam jau tu esi pieaugusi, jau jaunieti, jau kārtīga.
Nu, tad sākās tā, kā varētu šodien moderni pateikt, teiksim, tā kā atkrišana, bet tu pilnīgi neatkrīt no Dieva, tu viņu nenoliec, bet pa lielam tu dzīvo pasaulīgu dzīvesveidu. Pasaulīgu dzīvesveidu. Bet tad ir kaut kāds brīdis, vismaz no tevis, es redzu, ka tu esi, kā saka, pieķērusies Dievam. Pieķērusies, burtiski ieķērusies Dievā, kā saka, satvērus viņu, tas būtu laikam labākais vārds. Satvērus, tas būtu pareizākais vārds, ja. Kad tas notika, cik tev apmēram gadi bija jau? Tā pa īstam. Nu, dzīvoju pasaulē kā vispasaulīgi. Mūsu laikos, nu, teiksim, Krievu laikos, padomju laikos. Mēs jau to Bībeli mums jau tā necilājām. Bija tā kā aizliegtais tabū. Nevarēja partijas komitejas sekretārs man aicināja, tev jāstājās partijā, tu katru gadu esi uz godu plāks, un tev tas, tev tur prēmija, tev jāstājās partijā. Un tad es tikai viņam vienat nevarēju pateikt. Šī partija nav mana partija. Es nekad neesmu bijusi partijā, bet pionieri mums bija. Всегда готов. Nu, zini, es arī esmu bijis pionieris, un es biju pat oktobrēns, ja, un redzēju, kā, nu, tur vienkārši, es kā gāju oktobrēnos, vienkārši, nu, man pat ticību vispār neviens nestāstīja, ja, nu, un es saprotu, es pat nezināju, mums jānēsā nozīmīt, man pat, zini, kā cits tur tagad uzstājas kaut kāds sazvērestības, ja, nu, ka tu nedrīkst nēsāt, tas tur simbolizē to, man pat izpratnes nebija, kas tas tāds ir īsti. Kad uzlika kaklautu, jānēsā kaklauts, kaut kas jāsaka, man arī pat izpratne tajā laikā, kaut kas, ka es kaut ko zvēru vai kā, tas nav vispār. Bet pēc tam pienāca viens brīdis, ka es sapratu, es tādu negribu vairāk nēsāt, man nekas nav kopīgs ar pionieriem, pat es nebiju ticīgs. Es vienkārši to kaklautu sadedzināju, es pirms apzīmēju, aprakstīju visu kaut ko, tad godīgi sadedzināju, uztaisīju pionieru ugunskori. Bet tas tāds, bet man vairāk interesē tas brīdis, to, ko sākumā es pieminēju, kad Dievs pateica, tagad es tevi pazīstu. Tad, cik tev apmēram gadi bija, kad tu tā iepazini Kristu un saprat, ka jā, tu esi mans viss dzīves piepildījums. Laikam pēc ūdens kristībām. Tas bija tas īstākais. Un kad tev bija ūdens kristības? Ūdens kristības bija 2015. gada 30. maijā Norkalnos. Tad es pieņēmu ūdens kristības. Tad es pieņēmu ūdens kristības. Tev diezgan jau daudz gadi jau bija. Daudz gadi, jā, nu cik tas jau nav jau ar sevi. Un kā tas bija, kad tu saprati, ka tev vajadzīgs ūdens kristības? Jo tā ir reāla derības slēgšana jau ar Dievu. Pēc tam, kad es jau biju baznīcā nostrādājis, jau tur kancelijas vadītāji daudzos amatos organizēju visu kaut ko, ir dokumentācija, ir palīdzība, bija labā roka mācītājiem. Es biju tuvu pie Dieva, un arī lūkšanās es biju, un palīdzēju cilvēku nāca pie maniem, lai es aizlūdzu, un daudz atnāca teica, ka tas ir palīdzējis viņiem. Es nezinu vēl, bet tas nebija tā tik apzināti, kad es tur tiešām, tagad es esmu pie Dieva. Bet tad, kad es saņēmu svētā gara kristību, tikai tad es izjūtu pilnībā, es piederu viņam. Man cita nekā. Tagad man jautājums, jo skatītājs skatās dažādāk. Jā. Es zinu, ka ir draudzes, kuras uzskata, ka Dieva svētais gars ir mūsos. No tā brīža, kad mēs atzīstam Jēzus Kristu par savu kungu un glābēju. Atdodam savu dzīvi. Jā, atdodam, ka svētais gars ir mūsos. Bet tagad tu stāsti kaut ko pavisam citu. Kā atsevišķi notikumi. Tad ir jautājums, svētā gara kristība, tas ir atsevišķi notikums vai tomēr tad, kad mēs jau atdodam savu dzīvi Kristum? Tas ir es atbildu, zinu, kā mācītājs, bet es gribu vienkārši tavu dzīves stāsta, liecību, kur tu pastāst to. Pilnībā es apzinājos, ka tagad ir Dievs tad, kad es sadzirdēju viņu balsi runājams mani. Ka viņš man teica, Rita, jāsēk vieši. Tad es sapratu, ka man jāiet dziļāk rakstos, man viss tas ir jāizstudē, jāsaprot, kā tas īstenībā ir, ko Dievs grib no manis,
un kāds ir mans pienākums, kāds ir mans uzdevums, un es tad paklausīju. Un tad nāca tā runāšana mēlēs, un tad es ar sirdi un dvēseli izjūtu to, ka tagad svētais gars man ir apņēmis. Es tagad viņam pilnībā piederu. Pilnībā piederu. Es vēl te vēl pištēju pašā šajā notikumā, tev nelaidīšu vaļā. Jā. Āķis nav. Vienkārši skatītāji nezinu, tu strādāji kancelē, tā bija viena draudze. Jā, bet tu ūdens kristību pieņem citā draudzē. Vasarsvētku draudzē, jā. Kā tu saprati, ka tev vajag kristīties? Jo luterēņu draudzē taču arī, ir savu veidu kristība. Jā, man nebija pieņemams pat cik es gāju tiešām dziļi raku, meklēju to dārgo pērli. Tas ir rakstos tur rāku? Rakstos, jā. Es sapratu, ka man kaut kas neiet kopā. Un es nezinu, kā šodien luterāņu baznīca un pārējie visi tur pielūdz to, pierūdz cits Mariju, cits ko. Bet man tas neapmierināja. Kā lai pasaka to? Ka ir kaut kas vairāk, ir dzīves Dievs, reāls Dievs. Viņš ir dzīves, viņš ar mani runā, es viņu izjūtu katrā solī. Bez viņa, ja es kaut ko iedomājos, tad man uzreiz jau domā, bet vai es pareizi daru? Man it kā jau ir tā kā jākonsultējās. Vai es tiešām, vai tas Dievs tu tā gribi, vai tā ir tava griba, vai tā ir tava vēlēšanās, un visu, ko es vēlos, vai man vajag padarīt, vai ko, es uzticu Dievam. Es visu uzticu viņam. Es tagad jautāju, bet līdz tam vajadzēja nonākt, man tās 3 ūdens pilas, man tās neapmierināja. Patiesībā es nezinu, skatīties to saklausīja, jo dziļāk tas ir svētie raksti, bībelīte, tu nonāc pie tā, patiesībā pats Dievs tev aizved pie tā, un viņš tev aizved caur rakstiem. Viņš faktiski runājas to, ka tu ieraudzīji rakstos, ka tur ir kaut kas vairāk, ka jābūt vairāk, un caur to jābūt tā kā rakstos, nemazākā zīmīt, lai netiktu atmest. Lai viss būtu tā, kā tur būtu. Kāpēc tādas konfesijas? Daži, kas nepazīst Ritu, Rita arī raksta dzēju. Man te pats stāv 2 viņas grāmatas, un es sapratu, ka vēl 3. tagad tiek cepta. Jā, svaigi cepta, burtiski. Nodot ir iespiešanai. Iespiešanai. Tu dzēju jau rakstīji jau no bērnības, vai kā? Vispār man tā patīk tā izteikties. Es atcerējos literatūrā, kur rakstīju, man vajadzēja burtīts un vēl 2 dubult lapas klāt pielikt. Laikam tāda pļāpīgi daudz man to vārdu. Bet dzēja, man šī dzēja, tā, kad Dievs man lika rakstīt to vārdu, ka jāsēj tiek vieši, tad katrs dzējols ir Dieva klātbūtnē uzrakstīts. Tā faktiski tev tā dzēja atrasījās tieši tad, kad tu jau piedzīvoji svēto garu. Svēto garu, jā. Tā kā man nāca tas dzējols svešā valodā, un tā es lūdzu tulkojumu, ka es neko nesaprotu, tad pēc diennakts starpā, un parasti es tiku modināta ap 3, 4, var sakot, pirmajos gaiļos, tā kā Kristus arī gāja Dievu lūgt, Tēvu lūgt. Es esmu daudz dzirdējis, ka tā, ka Dievs runā naktī. Jā, man daudziem dzīvoļiem, man ir veseli tur kaste ar burtnīcām pierakstītām, kur es vienmēr tos pierakstu, tos labākos es tad ieliku tajās grāmatās. Bet cilvēks, teiksim, tagad tāds var būt tās, viņš ir kādā draudzē, nav piedzīvojis to, ka Dievs runā, un tagad rodas jautājums tevi klausoties, bet kā tas ir, dzirdēt Dievu, vai Dievs vispār tā runā? Dievs runā balsī, viņš ir dzīvs, reāls Dievs. Reālāks vairs nevar būt. Pastāst, kā bija, bet ko Dievs tā teica, ko tu to vienu vārdu jau kad Rita ieeja, tas nozīmē, ka man jāiet rakstos, jāstudē, jāmācās, jābeidz bībeles skolas un viss, kas, ko es esmu mācījusies. Dievs runā un pasaka tev, es jūtu ar balsi. Piemēram, tie dzējoļi man nāk, es tiek pamodināta,
Un man jau nāk, tas dzīvos jau nāk, vēlreiz jau nāk. Viņš nāk, mana balss, man tik atliek pierakstīt. Jā. Man tik atliek pierakstīt. Tas ir interesanti. Tas ir interesanti. Jā, es pats varu saprast nedaudz Rītu, jo tad gan es mana liecība. Iestarpināt, ja, jo es nemāku īsti izteikties un pat īsti runāt. Tieši es nemāku runāt, ja man jārunā, man tā runāšana diezgan aktīva. Bet es iekšēji to jūtu un es visu to varu uzrakstīt. Un ļoti daudz dzīvoļi nāk ar melodiju. Es vēl viņu varu izdziedāt. Tev arī dziesmas ir? Dziesmas arī ir, jā. Mēs aizkadrā mēģināsim arī kādu dziesmu ierakstīt vēl. Pamēģināsim visi, ja? Lai nebūtu liels satraukums kameru priekšā to darīt. Jā, bet tu stāsti, burtiski to var izjust tās izmaiņas, kad ir notikuši tajā brīdī, kad Svētais Gars nāca pār tevi, kad tev pat dzēja nāk, kad tu dzied balss. Pirmā nāca pats pirmais dzējols svešā jaunās mēlēs, kā bija jaunās mēlēs, jā. Wow. Un tad man deva to tulkojumu, tad ir iztulkots, ko tas nozīmē. Jā. Kad viss man ir piedots un viss man ir aizmirsts. Jā, es domāju, tad nāk arī Rīta to nezināja, es to pats uzņemos tādas tīša slēptā reklāma. Piedodiet, ja. Jā, tās grāmatiņas tiešām ir unikālas. Es pats lasīju to dzēju, un man viņi ļoti, ļoti patīk, jo viņi visa dzēja ir par Kristu, un arī tā ir brīnišķīga liecība, kur iekšā, kur tur no rakstvietām pieliec klāt, ka tas var redzēt no Dieva vārdu. Patiesībā, ja tu skatītāji saprot, ka tu tādu gribētu sev grāmatiņu, jo tās ir ekskluzīvas grāmatiņas, grāmatveikalos viņas dabūt nevar, tad mēs varētu tavu telefonu numuru un nosaukt, lai cilvēks ir kāds, ka vēlās, lai tev... Es visas izdarīju. Labi, tev tikko tagad vēl vien tiks spiestīši. Tā kā uz svaigāko, ja tu gribi paspēt, tev uz karsto telefonu būs jāzvan. Var nosaukt savu telefonu numuru, vai tas paliek apslēpts mums? 2681 3632. Tā kā tad tev būs pašam jāsazinās ar ritiņu. Bet tad, kad tu esi piepildīties Svēto Garu, vari pastāstīt vēl tādu īpašu notikumu, ko tu esi piedzīvojis ar Dievu? Katru dienu ir kāda liecība un kāds piedzīvojums ar Dievu. Katru dienu. No rīta es ceļos 7. Citreiz ātrāk, protams, bet man ļoti liels nopelns ir Kristīgam radio. Jo tur Dieva vārds skan caur dienu, un tas ir mans audzinātājs, un to es klausos 1996. gadā no Jūrmalas pārcēlos uz Tukumu, un tad man viena māsa teica, tāds kristīgais radio ir. Jā. Un tad es sāku klausīties, tagad šogad ir Kristīgam radio 30. gada diena. Tad es sāku 96. gadā. Kā es pārnācu uz Tukumu un teicu, tad es gāju uz draudz, man Jūrmalā tur bija liels pārsēšanās, lai iet uz baznīcu un tā, bet viss tas papildinājums, tas galvenais izaugsme ir bijusi tieši šeit. Caur Kristīgo radio. Caur Kristīgo radio, jā. Un es vienu laiku, kad es nestrādāju vairs baznīcā, es aizgāju, man mamma bija uz gultu. 6 gadus es viņu nokūpu, man bija jāmaina savu labā darba vietu, kur es pensiju pazaudēju lielo. Es 3 gadus nodienēju zemesardzē. Jā. Un tur bija visādas mācības un apmācības, man bija mašīna, es braucu no Tukuma uz Jūrmalu, uz mācībām dažādām un daudz ko iemācījos, daudz ko samācījos. Bet man bija tas labums, kad man vajadzēja brīvu laiku ar mammu, tad katru 4. dienu es tikai dežurēju. Un tāds vēl gadījums man dzīvē ir. Nu,
kur es paliku? Mēs runājam par brīnumiem, ja es tev vienkārši tā arī varētu pateikt skatītājiem, jo, teiksim, kā tu teici, viens liels brīnums, jau katru dienu ir kāds brīnums, ja? Katru dienu ir kāds brīnums. Jo citreiz tie brīnumu darbi ir tādi, priekš kādu var likties, nenozīmīgi, niecīgi, bet vai paspēt uz autobusu, vai atkal, nezinu, tev brīdinājums, paņem to, tu paņem, un tur pēc tam kaut kas varētu sagāsties, vai vēl kaut kas, kā tiec pasargāts, vai padoms atnāk īstajā brīdī, tu skaidri zini, ka tas ir atnācis no Dieva. No Dieva tāds vai apsardzība, burtiski pat arī apsardzības. Es teikšu tā, ka tu dzīvo ar Dievu, tu izjūti to brīnumus katru dienu. Katru dienu, tāds sīkumi, piemēram, vienreiz man bija ļoti maz naudiņas, pensija nav liela, pensija tāda pieticīga dzīvojot ekonomiski, un es jau visus rēķins pierakstu, man visu čeki reģistrēt, un es visu kontrolēju, savu aprēķinu, apsēžaties un pierakstiet, vai jūs to varat paveikt. Un es ar tāpīgi dzīvoju, un vienreiz bija tā, ka, tā kā pa īsu pietrūkst. Uzreiz man zvans, man meita zvan. Viņa tepat lejā pie vārtiņiem, viņai te jāiet pāri ceļam, te ir tipogrāfija, viņai tur kādas tur darīšanas. Viņa saka, ka viņi jāiedod man šo 20 eiro. Jā. Es saku, kas tev teica, ka tev man jāiedod? Es zinu, ka man vajag 20 eiro. Tāda sīkuma. Katrā lietiņā, katrā tādā sīkumiņā kaut kas ir pazudis. Nezinu, kur es to noliku. Es taču vienmēr viss molieku akurāt, tur jābūt nav. Skatos nav. Nē, pagriežos, tā kā nejauši, it kā pagriežos. Kur ir tā lieta? Tāda ikdienas sīkuma. Ja tu pieminēji tos 20 eiro, ja piemēram tev, teiksim, pensija, tev šajā gadījumā pensijas diena, ja tev pensijas dienā iedod 20 eiro, tos tu nesaskatītu kā brīnumu. Slavu Dievam, paldies. Jā. Bet tad, kad tev nav, un tev atnāc tajā brīdī, tiešām, ka tev vajag viņas tieši tajā brīdī, tu skaidri saproti, tā nav sagadīšanās, jo cits varētu pateikt sagadīšanās, bet mums ticīgiem tas ir pārāk daudz. Tieši tā sagadīšanās iznāca toreiz tā interesanti. Es nogāju te lejā pie vārtiņiem, un man meita iet garām. Taisi nāk, viņi ies pāri ielai, un es saku, tu pie maniem nāc? Viņi saka, nē, bet man tev jāiedod 20 eiro. Paklā. Slavu Dievam. Ka Dievs rūpējās un gādā un domā un pasaka priekšā, ko un kā. Man ir jautājums tagad tev tāds. Ir cilvēki, teiksim, kas spriež, kad jaunībā vajadzētu nākt pie Kristus. Cits saka, nē, tas pātri, es gribu izdzīvot savu dzīvi, vecumdienās nākt pie Kristus varētu labāk. Tad atkal tie saka, ko es iešvars pie Kristus, jau es esmu visu nokavējis jau pa vēlu. Teiksim, ir kāds arī skatās un tāds seniors, kas ir gados, un domā, es savu dzīvi esmu izšķiedis visādās muļķībās, un varētu pateikt, man jau pa vēlu nākt pie Kristus. Ko tādam gribētu novēlēt? Nekad nav par vēlu. Nekad nav par vēlu. Ja viņam pat jāatlīdz vienu dienu nodzīvot, tad arī nav par vēlu. Kaut pēdējā mirklī paspēj pateikt, lai Dievs pieņem tevi. Atdod sevi Dievam, jo bez Dieva jau nekā nav. Tā ir elle, tā ir pazušana. Jā, jo šajā gadījumā jau tas ir tas mūžības jautājums jau. Jā, tas ir mūžības jautājums, jo mēs jau domājam, ka līdz nomirsim visu cauri. Kaut paspēt pateikt. Jā, jo tas noziedznieks, kas pie krustus karājās, viens teica, piemin man debesu valstībā, un es teicu, tev šodien būs ar mani. Jo mums visiem ir mūžība priekšā, vienīgais, kurā vietā. Tad tu saki, ka nav par vēlu nākt pie Kristus. Ne, nekad. Un ko tu teiktu tagad tā, par cik tev viss paudzes bija, ietver viss paudzes tādiem, tā kā bērniem, kas jau saprot bērni, tādi mazāki attiecībā, ko tu gribētu novēlēt? Meklējiet Kristu, meklējiet Dievu, cita izēja nav, un jūs būsiet laimīgi un priecīgi,
kaut arī būs jums grūtības. Dievs mums nav apsolījis, ka mums būs viegli. Katru dienu mēs dzīvosim tā kā paradīzes dārzā. Nebūs tā. Bet tikai tas, paldies Dievam, ka viņš mūs rūd, ka viņš mūs māca, parāda to pareizo ceļu, un ka mēs spējam atrast, uzticoties Dievam, Dieva vārdam, patiesam, dzīvam Dievam. Jā. Amen. Un tad ir nākamā paudze. Pusauģi jau bišķi varbūt vairāk nekā jaunietis varētu pateikt. Kā saka, tas la galvā ir skaistais mirklis, skaistai gadi. Ko tādam jaunietim gribētu, jaunietēm, jauniešiem novēlēt? Tomēr būt apdomīgiem. Būt apdomīgiem. Nepārāk. Es saprotu, ka ir tie jaunības gadi, tie muļķa gadi, ka tu neko neiedzi. Nu, tā kā... Bet tajā laikā jau viss domā, ka gudri. Viņi paši jau domā, ka gudri, bet paskaties dabā. Teliņi izlaiž ārā jaunu teliņu lauka, viņš iet ast pa gaisu, viss pa gaisu. Jā. Viņš neaptver to vēl, viņš to neaptver. Ir labi, ka blakus ir kāds cilvēks, kas tev pasaka, tu, un arī tā tu vēl tā kā negrib ticēties, pats gudrs esmu. Bet, nu, jācenšas, jāmeklē, jāsauc uz viņu. Man te nāk prātā uzreiz tagad raksturieta, ko Salmans teica. Nu, tās bija Salmana pamācībās, vai mācītājā bija, ka jaunieti baudi šo dzīvi. Ja tās melnās matu cirtes ātri pazūda, bet atceries vienu, ka tev būs jādod atskaiti par norēķins par savu dzīvi. Būs jādod, Būs jādod, obligāti. Jā, un tāpēc... Mēs visi stāsimies priekšā tiesas dienā. Ja varbūt tās rītiņi, es tā negribētu pateikt, tev kāds mīļākais tavs dzējolīts sarakstīts, jo palielam jau katrs dzējols ir īpašs. Jo katram dzējolim ir savs stāsts tāds, nu, Jā, kaut kāds savs stāsts. Bet varbūt tās ir kāds, ko tu gribētu pat nolasīt. Jo mums būs līdz ar to ekskluzīvs autoru lasījums. Nezinu. Tas bija negaidīt, tas bija tās ekskluzīva ātri pēkšņs tāds aicinājums. Jo, jā, es kā pieminēju vienā mirklī te, kad es pats, man ir grūti izteikties un runāt, un vēl jau vairāk, kad mamma, es jau biju daudz, jau, kā saka, jau predīts, jau sludinājis, un man bija iespēja ciemoties Rīgas draudzē Cerība, Vasarsvētku draudzē, tur kalpota vārdu, un mana mammīte bija atnākusi pirmo reizi uz dievkalpojumu, viņa dzirdēja vispār, kad es sludinu, un viņa pēc dievkalpojuma pateica tā, es nespēju noticēt, ka mans dēls, kurš, nu, negluži burtoja, bet stostīdamies vispār runāja, kad vispār pat lasīja draudzes priekšā Bībeli. Ka priekš viņas tas bija tāds, nu, šoks pilnīgi, ja. Un, nu, tas tāds, lai ainu uzzīmētu par manīm, ja, un tajā pašā laikā man bija brīdis, kad Dievs iedeva dzējoli pašam sarakstīt. Varbūt tas nav literāri tāds kā poetisks kaut kas, ko varētu sacensties kādiem dižgariem, ja, varētu pateikt tā. Bet tajā ziņā tas bija mans, ko es piedzīvoju, ko saņēmu no Dieva, un priekš mans viņš ir dārgs, no tāds īpašs, ja, tāpēc tas arī jau ir piedzīvojums, un tas ir tas, ka tu dzirdi Dieva balsi, sāc dzirdēt Dieva balsi, atklausīt Dieva balsi, un Dievs ne tikai dzējā runā, uz cilvēku var runāt dažādāk, ja. Un tāpēc es arī tā saprotu īsti, ka paprasīt, kurš tavs labākais, mīļākais dzējols, to tā nevar, jo katrs viņš ir dārgs, katrs dzējols noteiktam laikam, noteiktam brīdim īpaši. Es tagad atšķīru uz labu laimi, tā kā mēs kādreiz Bībeles, mēs apšķiram un Dievs runā tiešām. Es klusībā sev lūdzu, Dievs, nu, kuru man atšķirt? Daudz tie dzējoļi jau ir ap 1000, vismaz. Un es uzšķiešu šo, un tad es lasīšu to. Labi. Tāds pagarš ir. 3 lietas. 3 lietas mums vajag ikdienas. Tām jābūt acu priekšā pie sienas, tām jābūt pie rokas. Lai dzīve mums izdodas, gaitas lai sokas.
Šīs lietas mums jāglabā prātā un sirdī, jo tās sargā, ar mīlestību dzirda, dod spēku, dod uzvaru, dvēseli baro, pret ļaunumu pretī stāv karo, uztur mūs dzīvus un dara mūs brīvus. Ik rīts ar ticības vārdu, lai sākas, savam tēvam pateikties, viņu godināt mums nākas, lai mūžīga slava Dievam, kas debesīs valda. Brokastīs mums vajag ticībā Jēzus dzīvības ūdeni dzert, viņa dzīvības maizi, lai būtu uz galda. Tad varam mēs celties un ģērbties, ar mīlestības apģērbu tērpties. Mums vajag vēl cerības bruņu cepuri tvert, ar cerību doties ikdienas gaitās un drošus soļus tad spērt. Un tā visu saņemot kopā, 3 lietas, lai vienmēr ir topā. Tās izteikt var teikumās kopā. Tās 3 lietas ir šīs: ticība, cerība, mīlestība, no kurām pati svarīgākā tā mīlestība ir. To liecina raksti, ja vaļā to šķir, tad nu nebūsim skanoši zvārguļi tukši, nebūsim zirgi bez iemauktiem, nebūsim brukši. Bet būsim pildīti pilni līdz malām, vēl vairāk, ar pāri malām plūstošu mīlestību, un paliksim tādi Jēzus mīlestībā, ticībā, cerībā līdz pašam pasaules galam. Skaisti. Skaisti. Un man te apakšā no 1. Tesaloniķiešu vēstules 5. nodaļas 8. pāns. Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā, tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Amen. Amen. Man jau kā mācītājiem uzreiz gribētos vesels prediķis atvērt vaļā, bet nu labi, lai paliek. Mīļais skatītājs, tas tiešām bija brīnišķīgi laiks, aizsteidzies, ja, un pakavējāmies nedaudz, kaut gan Rīta daudz ko nepastāstīja, mums aizkadrā bija sarunas vēl, bet pār visam, ko mēs gribējām atspoguļot, un es domāju, tas ļoti veiksmīgi izdevās, ka parādīt, ka tomēr, ka Dievu roku ir mūsu dzīvē bijusi vienmēr vadoša, ikviena cilvēka pat, ja tu esi tagad vēl sevi it kā piedēvē pie bezdieviem, tad tavā dzīvē tāpatās ir bijis, ka Dievs tevi sargājas un ar to mēģinājis norādīt, lai tu raudzītos uz viņu, lai to ataptos. Un pat, ja tu esi jau tagad jau sirmā vecumā pats skaties jau šo raidījumu, daudz gadu, un tu vēl neesi līdz galam Jēzu iepazinis, jā, un varbūt es šeit tad aizgājis uz baznīcu, bet pat neesi piedzīvojis, ko Ritiņi piedzīvoja, par ko viņi dalījās, un es mēģināju vilkt ārā to laimes sajūtu, ko viņi vairāk piedzīvoja tieši pēc ūdens kristības un svētā gara pieņemšanas, ka viņi piedzīvoja svēto garu, ka tas arī dots tev, ka tu to vari piedzīvot. Bet viss iesākās ar vienu lietu, caur grēku nožēlu, ar sirds ticību un ar mutes liecību. Kad tu savā sirdī tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, ka viņš atnāca šeit uz zemes, ka viņš paņem no mūsu pleciem visu grēku nost, kā saka, burtiski to smago nastu, kas tev spiež nost, viņš burtiski grib noņemt no tevis nost, bet tikai vai tu ļauj to noņemt nost, tas ir svarīgi. Un ja tu gribi, lai viņš to noņem nost, sirds, ticība un mutes liecība. Tā ir vienkārši lūgšana, bet lai tā būtu no sirds saukt uz Dievu. Un es tev gribētu arī tev palīdzēt, ja tu to nekad neesi lūdzis. Es vienkārši tev palūgtu, vienkārši aizver acis ciet. Tas nav rituāls, bet vienkārši, lai tev palīdzētu domāt uz Dievu. Ka tu vienkārši sev, ka tu noliec, ka tu esi Dieva troņa priekšā, jo viņš arī dzird tavu lūgšanu, un tagad vienkārši saka vienkāršos vārdus. Visvarnais Dievs, piedod manus grēkus, piedod, kad es esmu grēkojis, un kad es esmu pats bijis Dievs savā dzīvē. Piedod manu neprātu un manas kļūdas. Es lūdzu tev, ka Jēzus asins, lai mani šķīst no tās visas netaisnības un dara man par jaunu radījumu. No šīs dienas es patiesi Jēzu apliecinu tev par savu kungu un glābēju
Un es negribu vairs būt viens, es negribu vairs iet savus ceļus. Pārveido manu sirdi un palīdz man negrēkot. Palīdz man kļūt tādam, kāds esi tu. Un lūdzu piepild man ar savu garu, savu dievbērnības garu. Šodien es tev debes tēvs to lūdzu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un ja tā lūkšana tev bija no sirds, tas ir viens vēl par maz. To, ko Ritiņa izteica, ko viņi darīja, viņi lasīja rakstus. Un tie raksti runāja uz Ritiņu, kas viņai veda soli pa solītim tālāk uz priekšu. Ja tev ir bībelīte, sāc ar jauno derību. Ja tev ir jaunā derība, lāsi šo jauno derību. Noteikti pielūdz Dievu pirms tam. Lūdzu, debes tēti, atklāj, ko tu gribi uz maniem runāt, kas man jāsaprot, kas man jāsaredz, kas man jāierauga. Lūdzu, palīdz man to ieraudzīt. Un vienkārši to lūdz Dievam, un Dievs tev palīdzēs. Bet tev arī svarīgi ir draudze. Draudze, kurā tev palīdzēs pieaugt Kristu, un tajā pašā laikā, ko Ritiņa pieminēja, to pašu ūdens kristību. Kas tic un top kristīts, tas taps izglābts. Šīs lietas ir svarīgas, ļoti svarīgas tavas mūžības jautājumā. Bet no šīs dienas meklē Dievu, tiecies pie viņa, un viņš vadīs, un viņš tev pasargās. Jā, dzīvē, kā pat kristietiem var būt brīži, ievainojumi, vēl kaut kas, jo, ja es teicu, pasaulē jums ir bēdas, bet neuztraucieties, jo es esmu uzvarējis šo pasauli. Viņš ir uzvarējis ļaunumu, un mēs varam rast patvērumu Kristu. Tāpēc meklē Kristu, tiecies viņam klāt, un lai Dievs tev svētī līdz nākamajam raidījumam.